Labdien! Šodien izpildīsim vienu interesantu uzdevumu. Man desktopā mapē kartes ir 10 studentu fotogrāfijas, ir arī foto ar RTU logo un ir fails Excelī ar studentu sarakstu. Šajā failā, ja mēs apskatīsimies, ir 10 studenti, grupas un ir divas kolonas logo un foto, kurā ir attēlu vai fotogrāfiju nosaukumi. RTU, tas ir logo nosaukums, un foto 1, 2, 3 un tā tālāk, tad tas ir studentu fotogrāfiju nosaukumi. Fails ir sagatavots, virsraksts ir pirmajā rindā, viss atbilst visiem noteikumiem, varam ķerties klāt pie darba. Sāksim darbu. Darbu izpildīsim Wordā. Wordā izmantosim mailings izvēles komandas. Vispirms noteiksim studentu apliecību konfigurāciju. Start mail merge. Izvēlāmies labels. Šajos katalogos var piemeklēt vajadzīgo. Man jau tas viss ir izdarīts. 4,5 × 9. Mēs varam šeit pamainīt, ko gribam. Labi. Nekā neredzam, bet šeit ir tabulas simbols. Uzspiežam un, lai labāk kontrolētu, uzliksim rāmīšus. Tātad, lūk, šeit ir 10 kartes, mums jau ir konfigurācija redzama. Tā, ar augšējo rindu sāksim tagad pievienot informāciju no vajadzīgām vietām. Vispirms vajag pievienot pašu failu. Izvēlāmies šeit esošo sarakstu. Man tas ir desktopā, mapes nosaukums kartes, un te ir fails saraksts. Jā, un studentu saraksts atrodas lapā studenti. Labi. Un sāksim pievienot vajadzīgo informāciju. To izdarīsim ar speciāliem kodiem un ar speciāliem paņēmieniem. Kodu izsauksim ar taustiņu kombināciju Ctrl F9. Divas figurālās iekavas. Palielināšu viņu, lai labāk būtu kontrolējams. Nekādā gadījumā nevar figurālās iekavas ievadīt ar roku. Jā, tad koda nosaukums ir include picture. Include picture. Tagad vajag norādīt, no kādas vietas mēs ņemsim to attēlu. Divas pēdiņas, dubultās pēdiņas, un iekšā vajag norādīt ceļu. Ceļu mēs varam atrast mūsu mapē no jebkuras bildes, pieprasot property. Un šeit var redzēt ceļu uz šo vietu. Ctrl C, atgriežamies mūsu kodā, Ctrl V, tad te ir tas viss ceļš, tikai slīpo svītru, vajag dubultot. Tāda ir prasība. Aiz kartes vēlreiz, un tagad vajag norādīt, no kādas kolonas, no kāda lauka, tajā failā mēs ar sarakstu ņemsim informāciju. Tad to arī ievadīsim ar kodu Ctrl F9. Tā, kods merge field, un kolonas nosaukums, manuprāt, bija logo. Dzēšam visas liekās iekavas, .jpg. Šeit mēs norādām, kāds ir faila paplašinājums tam attēlam, tai fotogrāfijai. It kā ir viss.
Jā, tad Alt F9 izējām no koda. Nekā it kā nav, bet tagad, lai ieraudzītu, vai ir ievadīts attēls vai nē, ir jānospiež podziņa F9. Un es redzu, ka, teiksim, šīs attēls ir ievadīts. Nodublēsim viņu ar komandu update uz visām lapiņām. Jā, tas, ka tur nobīdās nedaudz uz leju, tas nekas, tas viss pazūdīs. Tagad varam turpināt ar nākamo informāciju. Nākamā informācija ir vārds un uzvārds studentam. Mainings, insert merge field. Vārds, atstarpe. Uzvārds, uz jauno rindiņu. Tālāk ievadīsim grupa. Un tālāk ir jāievada atkal kods, ar kuru šeit tiks ievietota studenta fotogrāfija. Atkārtojam visas tās darbības, kādas bija, ievietojot RTU logo. Ctrl F9, include picture, dubultās pēdiņas, ceļš mums bija saglabāts Ctrl V, atkal tas pats dubultojam slīpās svītras. Nu, varbūt samazināšu to kodu, lai labāk redzētu. Tā, kur te mums aiz kartes, tagad vajag norādīt, no kādas kolonas ņemsim fotogrāfiju. Ctrl F9, liekot nost, include picture, aiz slīpās, aiz figurālās punkts un tā, JPG, bet es neesmu include picture, no kādas kolonas aizpikt. Tā, un laikam es te sajaucu, kods nevis include picture, bet merge field. Un no kādas kolonas fotogrāfija, foto, laikam, foto bija. Jā, tas bija foto. Un vēlreiz samazināsim foto. Lieko nost, vēlreiz pārbaudām, vai visas zīmes, visi simboli ir pareizie. Alt F9, uzspiežām F9. Jā, mums parādās šeit, teiksim, tā fotogrāfija. Nu, varam pabīdīt viņu pa labi. Tālāk vajadzētu viņu nodublēt uz visām pārējām kartēm, updates. Tā, tad, ko mēs manām? Mēs manām, ka visur ir, teiksim, tā fotogrāfija atkārtojās pirmai studentei, bet tas nekas. Varam apskatīt rezultātu, preview rezultāts. Jā, būs konfigurācija, lūk, tāda mūsu kartēm. Nu, un to, ka fotogrāfija nav ievietota pareizi, to mēs labosim jau pašā finišā. Finišējam ar komandu pogu finish, edit, pieprasām visas kartes, ok. Mēs redzam, izveidojās fails, labels vai letters 1, un šeit atkal fotogrāfijas nav pareizas. Ko mēs darām? Ctrl A, iezīmējam visas kartes un atkal spiežām F9. Un tagad mēs redzam, ka visas fotogrāfijas ir ievadītas pareizi. Darbs ir pabeigts,
šo failu var saglabāt, var izdrukāt, tā kā praktiski var uzskatīt, ka uzdevums ir izpildīts. Nu, šeit arī mēs varam apskatīt kodu, ja mēs, teiksim, Alt F9 šeit uzspiežam, tad arī redzēsim visu to aizmuguri šim failam. Ar to uzdevums ir izpildīts.